Denāriju četrinieks taisnā pozīcijā. Kad denāriju četrinieks izkrīt taisnā pozīcijā, tas liecina, ka jaunais gads būs saistīts ar stabilitātes un drošības nodrošināšanu. Šī kārta simbolizē vēlmi saglabāt esošo, rūpēties par saviem resursiem un veidot stabilus pamatus nākotnē. Tā ir zīme, ka tu pievērsīsi uzmanību praktiskajai dzīves pusē. Attiecību jomā denāriju četrinieks norāda uz vēlmi saglabāt esošās attiecības un nodrošināt tām stabilitāti. Ja attiecībās šī kārta liecina, ka tev un partnerim būs svarīgi izveidot kopīgus mērķus un rūpēties par attiecību drošību. Tā ir laba zīme tiem, kas plāno lielus soļus, piemēram, kopīgu mājokli vai ģimenes paplašināšanu. Ja esi viena, šī kārta norāda uz to, ka vari justies vairāk koncentrējusies uz sevi un savām vērtībām, kas palīdzēs pievilkt cilvēku, kurš atbilst tavām vajadzībām. Darba un finanšu jomā šī kārta liecina par stabilitāti un prasmīgu resursu pārvaldību. Tu spēsi saglabāt savus sasniegumus un koncentrēties uz ilgtermiņa plāniem. Finansiāli denāriju četrinieks ir ļoti laba zīme, kas norāda, ka tu varēsi saglabāt savus ieņēmumus un iespējams pat palielināt savus uzkrājumus. Un atceries, denāriju četrinieks tev saka, ka stabilitāte ir labs pamats izaugsmei. Kā saka, 4 stūris ir stabilāks par 3 stūri, bet tikai tad, ja nebaidās no vējiem. Šogad esi prātīga un veido drošu pamatu savai nākotnei. Denāriju četrinieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju četrinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas var norādīt uz bailēm, zaudēt vai grūtībām atlaist to, kas tevi kavē. Jaunais gads var likt pārdomāt savas vērtības un pārkāpt pāri pieķeršanās robežām, lai virzītos uz priekšu. Attiecību jomā apgrieztais denāriju četrinieks var norādīt uz kontroles vai īpašnieciskuma problēmām. Ja esi attiecībās, iespējams viens no jums varētu justies apspiests vai pārāk kontrolēts. Šī kārta aicina strādāt pie atklātas komunikācijas un izpratnes, lai attiecības nekļūtu par ierobežojumu. Ja esi viena, šī kārta var liecināt, ka tev varētu būt grūtības uzticēties citiem vai atvērties jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā apgrieztais denāriju četrinieks var norādīt uz bailēm riskēt vai nespēju pārvaldīt resursus. Tu iespējams baidies zaudēt to, kas tev jau ir, un tas kavē tevi spērt svarīgus soļus uz priekšu. Finansiāli šī kārta brīdina būt uzmanīgai ar tēriņiem un nepieķerties lietām, kuras vairs nesniedz vērtību. Un atceries, apgrieztais denāriju četrinieks tev saka, ka pārlieka pieķeršanās var kļūt par slazdu. Kā saka, tas, kurš tur denāriju pārāk cieši, nevar paņemt nākamo. Šogad mācies ļaut lietām plūst un uzticēties dzīves ritmam.